Ir 17. decembris, līdz Ziemassvētkiem ir palikusi viena nedēļa, un tieši tādēļ es nolēmu šodien doties uz mežu, lai vēl nedaudz patrenētos piparkūku cepšanā. Bez piparkūku cepšanas es vēl sev pagatavošu kādu ziemas dzērienu, kā arī mēģināšu radīt meža zvēriem nelielu Ziemassvētku noskaņu. Labi, dodamies dziļāk mežā un ķeramies pie darba. Lai uzvārītu tēju un uzcept piparkūkus, protams, ka vajag ugunskura. Labi, jāiet pēc malkas. Nu, lūk, ugunskurs kurās ir nedaudz jau pastrādāts un sāk gribēties ēst. Man līdzi no ēdamā ir paņēmies, lūk, šis te, nezinu, tāds piparkūku virzvaigznītis, respektīvi piparkūku mīkla. Mums ir pieņemts, ka piparkūku mīklu mēs izrulējam uz galda, sataisam šādas te dažādas formiņas, plāns, protams, un liekam cepeškrāstī. Bet es mēģināšu šo te mīklu cept uz ugunskura. Cepšu uz ugunskura viņu tādā veidā, ka paņemšu kādu resnāku koku, es viņu notīrīšu un šo te mīklu sarulēšu plāni ap šo te koku. Labi, jāķerās pie darba. Nu, lūk, es nozāģēju, lūk, tādu, nezinu, cik tur diametrā kādi 3 cm varbūt tādu parastā alkšņa koku. Tad es viņu šeit rūpīgi nomizošu un ap to nomizoto vietu tīšu apkārt plānā kārtā piparkūku mīklu. Un lēnām cepšu virs ugunskura un grozīšu. Tā. Jānomizo. Nu, lūk. Es domāju, ka būs labi. Tagad jārulē tikai tas piparkūku vīriņš virsū. Labi. Iespraudu šeit nelielu staklīti.
lai man vieglāk būtu darboties, kā arī jau pie ugunskura blakus es iespraudu vienu staklīti, kuras pēc tam likšu šo te mietu virsū. Bet pirms likt virs ugunskura man vajag to piparkūku mīklu dabūt virsū šīs te nomizotās koku virsmas. Nu, principā var ņemt un viņu šādi te kaut kā arī mīcīt apkārt. Nu, bet var arī mēģināt uztaisīt kaut ko līdzīgu tādam tā kā cīsiņam, izrūlēt kaut ko tievu tādu, pēc iespējas tievāk. Un tad to cīsiņu, šādi te aprūlēju apkārt un tad piespiežu. Nu, ideja tāda, ka jādabū apkārt kokam pēc iespējas plānākā un vienmērīgā biezumā tā mīkla. Man tagad vajag izmīcīt. Nu jā, grūtākais ir dabūt to vienmērīgo biezumu. Uz līdzenes virsmas tur ar rullīti, jā, vienkārši, bet šeit. Bet nekas. Manuprāt, man sanāk. Tā. Liekam virsū. Nu, lūk, manuprāt, būs labi. Viena puse man jau nedaudz ir piedegusi. Tā lēnām cepu kādas minūtes 15. Labi, ļaušu tagad mīklai atzist. Un tad jau vārīšu sev tēju. Kamēr dziest mana mega piparkūka, tikmēr es uztaisīšu sev ziemas padzērienu. Padzērienu sastāvā man būs ingvers, kanēļu mīziņas, krustnagliņas, gaujmalā lasīti upeņu zariņi un medus. To visus uzvārīšu, un tad mani padomā šim te sarkanajam greipfrūtam nogriezt augšu, izgrebt vidu, un tad to visu ieliet iekšā un dzert no šāda te improvizētas trauciņa. Labi, pie darba. Ūdens ir uzlikts vārīties. Es domāju, ka droši jau metīšu klātīm pārējos ingredientus. Tā. Krustnagliņas ar skujām. 2 kanēļu midziņas. Upeņu zariņi. Šie te dod patiešām lielisku upeņu aromātu. Ir jau pārbaudīts. Tā. Un ingveru. Tā, es domāju, ka pietiks.
medu es domāju, ka es pielikšu uz beigām. Bet kamēr man vārās tā tēja, tikmēr, kā jau es minēju iepriekš, tad es esmu sagatavojis arī dzīvniekiem kaut ko. Tā, kur man ir? Dzīvniekiem, lūk, šādus te āboļus esmu atnesis uz mežu. Es domāju, ka es viņus iekāršu kādā no šīm te eglītēm, lai nāk un grauž. Tā, neliela improvizācija. Tā. Nu, vai nav jauks rotājums? Tādi man improvizēt rotājumu sanāca. Labi, tepat kaut kur arī iekrināšu. Tā, priecīgus Ziemassvētkus, Almi. Priecīgus Ziemassvētkus, Stirna. Priecīgus Ziemassvētkus, Lapsa. Priecīgus Ziemassvētkus, Vilka. Priecīgus Ziemassvētkus, Āpsi. Nu, priecīgus Ziemassvētkus, Sermuņi, šušļiki, caunas, zēbiekstes, jēnoti, eži, pēles, susuri, ciršļi un tā tālāk. Un tā tālāk. Un arī lācis. Priecīgs Ziemassvētkus. Lāci. Dzēriens jau man kādu laiku ir vārījies. Es domāju, ka pietiks, pielikšu klātīm vēl medu. Un kamēr tas medus vēl tur pasildās, pavārās, tikmēr greifrūtu sagatavošu. Kā krūzīti. Tā. Tā, aiziet. Pieņem, ka sula te ies pa gaisu. Tā. Un viss. Un šādi te akurāti arī izgriezīšu ārā to mīkstumu. Tā, mizošu. Nu labi. O, rekāds iznāca ārā. Rūķu cepure. Šito arī jāiznes dzīvniekiem būs. Nu lūk, manuprāt, viss. Krūzīte no greipfrūti gatava. Tā. Jāliek būs iekšā tēja. Nolupināšu savu piparkūku te trauciņā. Un tad jau varēšu ieturēt Ziemassvētku maltīti. Super!
Tā. Beidzot ir pienācis arī laiks manai mega piparkūkai. Ja godīgi, tad te jau es vienu stūrīti jau nolupināju. Man liekas, ka ir ok. Tagad mēģināšu pārējo nolupināt šeit trauciņā, jo no koka diezgan nērti tur tā ēst. Labi. Tā. Cieta. Kraukšķīga. Kā jau kārtīgai piparkūkai pienākās. Tā. Drusku vēl neizcepies tur, kur biezāks. No šeit. Nu, viss ir ok. Tāda man tā piparkūka. Nē. Priekš pirmās reizes domāju, ka ir labi. Jā, jo plānāk, jo labāk. Tur, kur ir tā kā biezāks, lai gan, nu, normāla piparkūka. Tā. Ko garda. Nu, lūk, uz ugunskura ceptas piparkūkas, greipfrūtā pasniegts pašgatavots ziemas karstais padzēriens, neliels pārsteigums meža zvēriem un vienu dienu pavadīts svaigā gaisā. Nu, super! Priecīgs jums Ziemassvētkus!